Alberta koledža ir Latvijas augstākās izglītības iestāde, kas ieguvusi beztermiņa akreditāciju un kurā iespējams 2 un 2,5 gadu laikā iegūt kvalitatīvu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tā ir pirmā privātā koledža Latvijā, kas pati no saviem resursiem studentiem sāka un turpina piedāvāt sava budžeta vietu programmu. Pirmās budžeta vietas Alberta koledžā saka piedāvāt saviem studentiem jau 2010. gadā. Un arī nākamajā mācību gadā Alberta koledžā piešķirā 100 000 latu finansējumu 50 budžeta vietām un sociālu atbalsta programmai. Svarīgi pievērst uzmanību tam, ka budžeta vietu Alberta koledža piešķir ne tikai tiem sekmīgākiem studentiem. Mēs vēl ņemam vērā dzīves sasniegumus ārpus studijas, un mēs ņemam vērā studentu motivāciju. Iesniedzot dokumentus papildus, viņi aizpilda anketiņu un motivācijas vēstuli, kurā atspoguļo, ka viņi ir aktīvi un motivēti, jo saskaņā ar mūsu nolikumu budžeta vietu piešķir sekmīgam, motivētam, aktīvam studentam. Uzsākt studijas uzreiz pēc vidusskolas ir daudz vieglāk, jo nekas vēl nav aizmirsts. Zināšanas ir svaigas, un pēc 2,5 studiju gadiem jau tiek iegūta augstākā izglītība. Alberta koledžā visiem 2011. gadā vidusskolu absolventiem piedāvā 2011. un 2012. mācību gadām studiju atlaidi 30%. Pērn Alberta koledžā šādu atlaidi ieguvā 400 jaunieši. Un mēs ļoti ceram, ka šī atbalsta programma palīdzēs palielināt augstāku izglītību ieguvušu skaitu Latvijā. Lai sniegtu studentiem kvalitatīvas zināšanas, Alberta koledža kā pasniedzējs piesaista labākos nozares speciālistus. Piemēram, izklaides industrijas specifiskās zināšanas un iemaņas studentiem ir iespējams apgūt pie grupas prāta vētras menedžeris Gunas Zučikas. Radošās darbnīcas vada mūziķis Roberto Meloni. Savās zināšanās ar studentiem dalās Latvijā pazīstamais producents Armāns Ekštets un mūziķis Gvido Linga. Svarīgi, ka koledžā zināšanas var iegūt ne tikai no teoretiķiem, bet arī no praktiķiem, cilvēkiem no darbas tirgus jomas, kas ir īstie profesionāļi un kas var dot profesionālas zināšanas. Viņi zina, kā to darīt reālajā dzīvē. Darbs izklaides industrijā ir ļoti radošs. Koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana. Tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents var realizēt savus talantus. Kultūras turisma organizatoru darba iespējas ir ļoti plašas, sākot ar valsts un pašvaldību turisma institūcijām, turisma aģentūrām vai turisma informācijas centriem, beidzot ar sava uzņēmumu dibināšanu un vadīšanu. Šajā programmā liela uzmanība tiek vērsta uz svešvalodu apguvi, kas nākotnē palīdzēs atrast darbu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu un starptautiskajos uzņēmumos. Izvēloties mārketinga studijas Alberta koledžā, tu kļūsi pieprasīts vidējos un lielos uzņēmumos vai organizācijās, kuri plašas tālākās izaugsmes iespējas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Vari sākt kā mārketinga speciālists, kļūt par nodaļas vai departamenta vadītāju un nākotnē pat par uzņēmumu vai organizācijas vadītāju, kā arī balstoties uz iegūtajām mārketinga zināšanām, veiksmīgi veidot pats savu uzņēmumu. Kvalificēti programmētāji vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Programmētāji var strādāt gan specializētos uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmu izstrādi, uzdevumu risināšanai visdažādākajās sfērās, gan, piemēram, arī bankās, izglītībā, policijā, kā arī strādāt individuāli. Sabiedrisko attiecību profesionāļi kļūst pieprasītāki darba tirgū, jo uzņēmumi arvien vairāk apzinās sabiedrisko attiecību nozīmi, konkurētspējas nodrošināšanā un attīstībā. Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmumu tēlu, rūpējas par tā reputāciju, veido attiecības ar mēdījiem, organizē uzņēmumu vai institūcijas ārējo un iekšējo komunikāciju. Personāla speciālisti var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, organizējot personāla piesaisti un atlasi, nosakot apmācību vajadzības un organizējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, novērtējot personāla darba efektivitāti, pētot darbinieku apmierinātību, pilnveidojot darbinieku motivēšanas sistēmu. Uzņēmējdarbība programmas absolventiem paveras plašs darba iespēju spektrs visās nozarēs, sākot ar valsts un pašvaldības iestādēm, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, turisma firmām un beidzot ar savu uzņēmumu dibināšanu un vadīšanu, kas mūsdienās ir kļuvusi īpaši aktuāli.
Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgu. Apgūstot šo specialitāti paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos. Vairāk par Alberta koledžu noteikti uzzināsi koledžas interneta mājaslapā www.alberta-koledža.lv. Esi laipni gaidīts ciemos Alberta koledžā, Rīgā, Skolas ielā 22.